Emocionāli bagāti, spilgti, skaidri un skaļi bija to skolēnu iestudējumi, kas 3. martā viesojās Ikšķilas vidusskolā. Citādi pasaka jāapstājas sirds, un pasakas vairs nav. Sanākušajiem bija vienots mērķis cīnīties par augstāku rezultātu Ikšķilas, Lielvārdes un Ķeguma novada skolu skatuves runas un teātra atlases skatē. Tas notika tāpēc, ka Karlis savā meitene ļāva staigāt apkārt saplēstos džinsos. Manā pilī saplēstus džinsus nevalkā pat perangpuika. Tu arī nevalkāsi. Aiziet uz skolu, ierauga velna skolotājs. Ak, šitā netīras baltas ausis, tūlīt ņem un ieliek tušu ausī. Žūriju visu redzošās un visu dzirdošās ausu vērtējumam priekšnesumus sniedza visu vecumu un klašu pārstāvji. Skrīpu, skrapu, skrīpu, skraps. Nu, dinamiņš, tīrs un labs. Skolēnu repertuārā sagatavoti dzejoļi un prozas lasījumi, īpaši iemīļots un populārs autors Imants Ziedonis un viņa krāsainās pasakas. Imants Ziedonis, dzeltenā pasaka. Saule kā olas zeltanim smirdzēja pāri pasaulē. Viņā bija dzīvība, pie viņas uz zemi nāca dzelteni cēlēni. Gan skatuves runas, gan teātri vērtēja žūrijam, kuras izvirzītie dalībnieki turpinās sacensties līmeni augstāk, stājoties publikas priekšā Ogrē 17. un 18. martā. Zanda Treško, Ogres televīzija.